Latvijā ambulatorā pakalpojumu pieejamība ir viena no zemākajām Eiropā. Jau tagad zināms, ka 25. gadā ambulatorie pakalpojumi valstī netiks sniegti par 38 miljoniem eiro. Ja precīzāk sakot, pakalpojumu sniedzēji to naudu nesaņems. Ir skaidrs tas, ka kvotas sadala valsts, ja precīzāk sakot, Nacionālais veselības dienests, bet ir skaidrs, ka pašvaldībai ir jāsēžās pie sarunu galda Nacionālo veselības dienestu un jārunā par jaunu ambulatoro kvotu, ja pakalpojumu sadali atbilstoši reģionā pieejamiem gan cilvēku resursiem, gan iedzīvotāju skaitam, gan medicīnas tehnoloģijām. Ir ļoti svarīgi pareizi un atbilstoši šiem kritērijiem sadalīt ambulatorās kvotas. Un tas varētu būt viens no panākumiem, kā mēs varētu padarīt šo te pakalpojumu pieejamu. Jo ir skaidrs, ka Jelgava ir pieejams gan medicīnas tehnoloģijas, mums ir pietiekošs skaits medicīnas speciālistu, kas sniedz šos pakalpojumus, un tāpēc būtu nepareizi, ja šo pakalpojumu var sniegt Jelgavā, ambulatorās kvotas tiek piešķirtas vairāk Rīgai, un mūsu iedzīvotājs dodas uz Rīgu, saņem šos pakalpojumus, kurus viņš kvalitatīvi varētu saņemt arī Jelgavā.